Tradicionālās prasmes pastāv tik ilgi, kamēr tām ir vieta cilvēka dzīvē, kamēr tās tiek glabātas, izmantotas un nodotas tālāk. Latgales kultūrvēsturiskais mantojums ir varens. Latgale ir bagāta ar viediem ļaudīm, kuri rūpīgi sargā sentāvu prasmes un pielietotās mūsdienās, radot vērtības, kas sevī nes gan kultūras mantojumu, gan jaunas iespējas. Stikla vitrāžu izgatavošanā ar gaismas un krāsas miedarbību tiek radīti unikāli un iedvesmojoši darbi. Tā ir arī māksla, kas atdzīvina telpas un piešķir tām īpašu atmosfēru. Mani sauc Elvira Škutāne. Es nodarbojos ar vitrāžu izgatavošanu un strādāju Tiffany tehnikā. Es jau daudzus gadus strādāju darbā, kur es visu jau zināju. Palika jau neinteresanti, es neredzēju tur izaugsmes iespējas. Un nejauši pamanīju internetā video, kā taisa vitrāžu Tiffany tehnikā. Un man tā patika. Man patika tas krāsas, tas vieglums. Un es nolēmu, ka es arī gribu pamēģināt. Saku meklēt materiālus, bet izrādās, ka mums Latvijā tādu nav. Bet, nekās, vīrs atnesa no šķūņa vienkāršu tādu bezkrāsainu stiklu, izņemtu kādreiz no durviem, atnesa man stikla griezēju, parādīja, kā griezt. Protams, ka man nekas nesanāca no pirmās reizes, bet pēc tam ar laiku iemācījos un sāku veidot maziņas vitrāžiņas, uzreiz ieliku Facebookā, un tā aizgāja. Jau veiksmīgi varēju pārdot, un pēc tam nolēmu, ka es vairs negribu strādāt. Un te man atbalstīja vīrs, teica, ka negribi, visus instrumentus un materiālus var nopirkt tagad un pasūtīt pa internetu, un kurjeris atvedīs. Godīgi teikt, es ar viņiem pat runāju, ar materiāliem, ar instrumentiem, jo tas ir, tā ir mana, laikam, darba komanda. Ar stiklu arī, bet ar stiklu es dažreiz pat lamājos uz stiklu, jo tā uzvedība nevienmēr ir laba, bet instrumentus es mīlu. Šodien es izveidošu saules zīmi. Man ir stīkls, piemēram, paņemsim oranžu krāsu, jāatzīmē ar markeru, tā atzīmēsim. Stikla griezīs ir speciāls ar eļļu iekšā un griežam. Tālāk ir speciāli instrumenti, ar kuru palīdzību mēs varam atdalīt stiklu. Un tagad izgriezīsim jau pirmo fragmentu. Ļoti precīzi pēc skices. Tā, padarīsim. Tagad mums jānoslīpē visas māliņas, lai pēc tam pielimet lentu speciālu un lai mālas būtu visas tādas, smukas mums. Detāliņam jābūt ļoti precīzam, līdz milimetram, pat milimetrs tas jau ir daudz. Tā, nākamais posms. Mēs izmantosim to lentu, slavenu Tiffany lentu, kurš izdomāja to tehniku Louis Comforts Tiffany, kurš dzīvoja Amerikā. Un daudzus gadsimtus vitrāžisti strādāja klasiskajā vitrāžas tehnika, bet viņš izdomāja pielimēt pie stikla vāra tādu kā lentu. Viņš limēja ar bišu vasku, un tad salodēja visus fragmentus kopā. Protams, ka tagad
mums nevajag bijušo vasku izmantot, jo ir speciāla lenta, kura no vienās puses ir ar līmi jau un dažādā platumā. Tagad mēs izmantojam tādu markeru, lai visu izlīdzinātu no visām pusēm. Turpināsim tāda etapa kā lodēšana. Lodēšana izmantoju lotālvu. Šeit ir tāds šķīdrums lodēšanai. Un mums jāsasmerē visas, tur, kur mums ir varš, vāra lenta. Sākumā savienosim visas detāliņas vienā ar otru. Tā, mēs savienojam, tagad mēs varam vienkārši jau taisīt šūves. Tā, vienu pusi mēs jau salodējam, tagad tas pats viss otrajā pusē. Tagad es izmantoju attaukotāju, lai pēc tam uzklāt patinu. Te ir tāda arī interesanta lieta, ka, redzat, viņa tāda ir gaiši zīla. Kad tā savienojas ar alvu, notiek ķīmiska reakcija, un alva paliek melna. Un pēdējais mums jāizmanto antioksidantu. Tās palīdz saglabāt tādu spīdumu un sargā no laika apstākļiem. Viss, mūsu saules zīme ir gatava. Es esmu māksliniece, stikla māksliniece. Un jau no bērnības kaut kur Jūrmalā pie Vārsarnīcas meklēju mazus stikla lauskeļus un lasīju tos un krāju. Un man tā patika krāsaini stikliņi. Un tā iestājos Lietišķajā mākslas skolā Rīgā. Stiklnieku nodaļā. Man tas ļoti patika, ka es gribu darināt ar rokām. Un tā es mamītei savai teicu, es negribu nekādu zinātni, nekādu citu mācīties programmu. Es gribu darināt ar rokām. Un viņa pateica, ej, darini ar rokām. Un iznāca, ka man ar rokām vēlāk bija visu mūžu jāstrādā. 10 gadus es nostrādāju rūpnīcā. Un tad es pārgāju uz cita veida mākslu, uz vitrāžām. Rīgā tā ienāca no Vācijas 13. gadsimtā. Runājot par Latgali, es redzu, ka te vitrāžiņas ir baznīcās, bet tās vitrāžiņas veidotas bišķi savādāk, un tā māksla nāca vairāk no Lietuvas. Vēlāk paliek mums arī stikliņi, it kā atkritumi, maziņi, un tad izveidojas tāda miniatūra vitrāža, tā saucamā tifāni. Tifāni tā ir tāda ļoti smalka padarīšana. Tur tos mazos stikliņus savieno ar folija lencīti. Un tad apņem to stikliņu, teiksim, apkārt
Un arī tāpat salodē. Ar tādu tehnoloģiju var taisīt ne tikai plakanus, bet arī apjomīgus, teiksim, abažūrus vai kaut kā tāda veida. Runājot par tālāko attīstību, vitrāžas attīstību, viss ir atkarīgs no cilvēka vides. Teiksim, vitrāžas nozīme mainās, bet nepazūd, interese ir. Tā kā es aicinu jaunu paudzi māksliniekus pamēģināt. Tur nav nekāda ātruma. Tas viss notika ļoti lēni, gludi, mierīgi. Un tā ir tāda kā meditācija. Un es uzskatu, ka tieši tas roku darbs, viņš dziedē cilvēku. Viņš dziedē viņu dveselī, dziedē viņu emocionālu stāvoklī. Un tas jāsaglabā.